Nolieksim galvas lūkšanā Dieva priekšā. Amen. Šai skaistajā rītā mēs varam izbaudīt to, ko Bībele mums atklāja. Šī ir tā diena, ko tas Kungs mums devis. Priecāsimies un līksmosimies. Arī šādā noskaņojumā priecājieties un līksmojieties. Mēs dziedāsim tam Kungam par godu dziesmas, slavas dziesmas un dziedāsim to kājās piecēlušies. Tavam vārdam dziedu slavu.
Klausīsimies Dieva vārdu, kuru lasām Pāvila vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā ar 26. pantu iesākot. Vēstulē Galatiešiem 3. nodaļa no 26. panta. Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījumā. Āmen. Lai tas kungs svētī savu vārdu. Sēdieties, lūdzu. Mēs lasījām Dieva vārdu ievadām, ar kuru Pāvils uzrunā, sakot mums, jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Un tā nu šajā rītā gribu uzrunāt jūs visus, mīļie Dieva bērni, kas esam sapulcējušies dievnamā, dievkalpojumā,
Lai Dievs visus jūs svētī, ka viņa vārds arī šajā rītā mums ir par atspirdzinājumu, un ka viņa vārds šajā rītā mums arī mūs iedrošina un atklāja kādas lietas, kas mēs esam, kādi mēs esam, un uz kurieni Dievs mūs katru vienu aicina, un ko katram vienam Dievs grib mums pateikt. Mēs varam būt laimīgi, ka austot jaunam rītam, mēs sajūtam, mēs esam savā brīvajā Latvijā, mēs esam zem mierīgām debesīm, un mēs zinām, ka virs zemes ir paceltas Dieva mūžīgās rokas. Viņš arī šajā rītā mūs sargā un grib mūs svētīt un grib mums dot arī atspirdzinājumu ne tikai miesai, bet arī dvēselē. Lai viņa klātnība un viņa svētība katrai vienai dvēselē no Dieva dota ir, tāpēc zemosimies Dievu priekšā un dosim viņam godu lūgšanā. Lielais mūžīgais varenais Dievs, esam atnākuši tavā namā ar priecīgām sirdīm un pateicīgi, ka mums ir vieta, kur sapulcēties, jo svētnīca, tavs nams, ir tā vieta, kur mēs varam atnākt gan priekos, gan bēdās, varam kopīgi brāļi un māsas ticībā tevi piesaukt, un mēs zinām, Dievs, ka tu mūs uzklausi, tu mums dodi vajadzīgo mūsu dzīvei, tu mums piešķiri žēlastību, mīlestību, un tu arī gaidi, kad mēs savā starpā arī izjūtam to, ka mums ir savstarpējā brāļu māsu mīlestībā. Paldies Tev, debes Tēvs, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu un pestītāju. Bet mēs zinām, ka šajā rītā ir arī ļaudis, kas nevar būt tavā namā, kas ir atturēti dažādu apstākļu dēļ. Mēs gribam lūgties arī par viņiem, jo tu esi gars un tu esi klātesošs katrā vietā, un tu vari katru vienu pacelt, tu dzirdi katru nopūtu, katru čukstu, katru lūgšanu. Dievs, pieminam tavā priekšā vecos nogurušos, kas savu gadu nastu nospiesti nespēja vairs uz tavu namu atnākt, bet viņi ar priecīgām sirdīm savās lūgšanās un slavēšanā ir kopā ar draudzi. Kungs, uzlūkotu viņus, atbildi viņu lūgšanām un paceļ viņus arī šādā brīdī, kad nevar būt kopā ar draudzi, paceļ viņus, iepriecini, lai viņi sajūt, ka tu viņus nekad neesi atstājis. Mēs nesam tavā priekšā slimos, nogurušos, tie, kuri atrodas slimnīcās, mājās, pansionātos. Debes Tēvs, kad slimība piemeklē, tad ļaudis dažkārt ir skumju pārņemti, sāpju nomākti, bet arī tādiem tu esi ļoti, ļoti vajadzīgs. Un mēs lūdzamies, Kungs, pieskaries katram vienam, kas ir slimībā, kas ir ciešanās. Kungs, uzlūko, aizskari ar savu cauridurto roku, un ja tas ir tavs prāts, dziedini katru vienu, kas pēc tā gaida un ilgojas. Tēvs, mēs lūdzamies arī par tiem, kuri dažādu citu apstākļu dēļ nevar būt kopā. Tu zini, Kungs, tur ir ļaudis, kas ir savos pienākumos, darba gaitās, kādā citā vietā, kas ir aizkavēti. Dievs, esi tu žēlīgs. Tu esi lielākā vajadzība, tu esi cilvēces cerība, uz kuru paļaujoties cilvēki var laimīgi kļūt. Debes Tēvs, mēs lūdzamies par visām draudzēm, lūdzamies par mūsu draudžu savienību, lūdzamies par vadītājiem, lūdzamies par darbiniekiem, par mācītājiem, sludinātājiem, kapelāniem, evaņģēlistiem. Tik daudz un dažāda ir iespēja šodien tavu vārdu darīt zināmu cilvēkiem.
Un mēs lūdzamies apģērb ar gara spēku ikvienu, ka šie tava vārda vēstneši izied spēkā un gara iedvesmoti, lai liecinātu, ko tu viņu dzīvē esi darījis, un aicinātu cilvēkus pieņemt arī tevi kā vienīgo glābēju un pestītāju. Debes Tēvs, mēs lūdzamies par savu zemi, par savu valsti, lūdzamies par valsts vadītājiem, kungs, esi tu viņiem žēlīgs. Arī viņi ir tavās rokās, zem tavas skatiena, un dažkārt viņi, domājot, ka viņi izlēma lēmumus pieņem pēc sava prāta, kungs, tu vari dot gudrību, arī pieņemot dažādus lēmumus, un arī pēc tiem dzīvojot. Kungs, svētī mūsu valsts vadītājus, dodi gudrību viņiem, piedod arī viņu pārkāpumus un grēkus, aicini viņus uz pareizā dzīves ceļa, un esi tu žēlīgs. Mēs lūdzamies arī par tām zemēm, tautām, kur arvien vairāk un biežāk mēs dzirdam pieminam kara vētras, dabas katastrofas, tās briesmas, kas draud, kas nobriest vienā un otrā vietā, kad cilvēki ir neziņā, kad cilvēki dažkārt ir izmisumā. Dievs apžēlojies par tām tautām un zemēm, kas cieš vārdarbību. Mēs pieminam Ukrainu, mēs pieminam Izraēlu, mēs pieminam citas tuvākās un tālākās zemes un lūdzamies, kungs, apžēlojies. Uzklausi tās lūgšanas un palīgās saucienus, kur cilvēki pazaudējuši ģimenes, pazaudējuši tuviniekus, kur līst asaras un asinis, kur cilvēki gaida uz palīdzību. Kungs, esi tu žēlīgs. Apžēlojies pār pasauli, kamēr vēl ir žēlastības laiks, lai daudzi atmetuši vardarbību, atmetuši varas kāri, meklētu tavu tūmu, izlīdzināšanos, samierināšanos un mieru savā starpā. Jo tu, Jēzu, esi sacījis, ka tu esi nācis mieru nest un ka tu vēlētos, kaut šis miers būtu arī tavu bērnu vidū. Kungs, esi tu žēlīgs katram vienam. Mēs liekam savu cerību un savu ticību tavās rokās, lūdzoties, pieskaries arī mums šajā rītā un pagodinies mūsu vidū. Tev par visu, lai ir gods un slava, mūžīga pateicība trīsvienīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Amen. Amen. Dieva žēlastība liek mums priecāties, ka mēs dievnamā varam būt dažāda gada gājumā. Mēs esam ar sirmām galvām, mēs esam spēka gados, bet mūsu vidū ir arī bērni. Un bērni šādās reizēs, kad mēs esam dievkalpojumā, bērni arī iet uz savām nodarbībām svētdienas skolā. Aicināsim bērnus priekšā kopā ar svētdienas skolotājiem, lai arī viņi, domājot, mācoties par Jēzu kā pestītāju, kā bērnu draugu, iegūtu prieku un pateicību, ka viņi dzīvojot mūsu mīļajā zemē Latvijā, zem mierīgām debesīm var arī sanākt kopā, var arī dzirdēt par Dieva mīlestību, jo dzirdām, ka šodien daudziem bērniem šī iespēja ir liekta, kas dzīvo tajās zemēs un vietās, kur iet pāri šīs karavētras un daudzas citas katastrofas. Priecājos, bērni, kad jūs esat dievnamā, priecājos par svētdienas skolotājiem, kuri nenogurstoši un mīlestībā un ar smaidu dodas uz svētdienas skolas nodarbībām, lai jums patiesi ir svētīts brīdis tad, kad jūs runājat un mācāties par Jēzu kā glābēju un pestītāju. Mēs lūgsim, lai Dievs jūs svētī un lai Dievs dod arī prieku bērnu
sirsniņās. Lūksim Dievu. Labais debes Tēvs, Tu esi brīnišķīgs, ka Tu pieņemi jebkurā vecumā ļaudis, kas nāk pie Tevis. Mēs daudzi varam teikt pateicību Tev, ka Tu mūs esi meklējis, aicinājis un pieņēmis. Mēs daudzi varam pateikties, ka Tu esi uzrunājis un aicinājis arī mūsu bērnus. Un arī šeit priekšā mūsu svētdienas skolēni mēs priecājamies par viņiem un lūdzam, lai viņi mācoties par Tevi iegūtu to mīlestību un patiesu vēlēšanos Tevi tuvāk iepazīt, pie Tevis tuvāk glausties, un to viņiem šodien arī mācīs un paskaidros svētdienas skolotāji. Tāpēc mēs lūdzamies svētī arī svētdienas skolotājus un palīdzi, ka tas vārds un tā vēsts, ko viņi bērniem mācīs, ka tā būtu arī caur viņu sirdīm un dvēselēm izgājusi pārdomās, lūkšanās un ticībā, ka tas ir tas labākais, ko viņi var arī šodien dot bērniem. Kungs, svētī viņu nodarbības un palieci arī ar mums kopā, kad mēs pie Tava vārda apstāsimies domās un pārdomās. Tev par visu mēs pateicamies. Āmen. Dievs, lai svētī jūsu nodarbības, ka jūs ar prieku ejat un ar prieku atkal varat nākt un apliecināt, ko jūs esat iemācījušies. Bet mēs dziedām dziesmu, pirms mēs klausāmies Dievu vārdu. Pāvila vēstulē Galatiešiem 4. nodaļa, lasīsim 4. un 5. pantu. Vēstulē Galatiešiem 4. nodaļa, 4. 5. pants. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Labais debes Tēvs, pateicamies par Tavu vārdu, pateicamies par atgādinājumiem, kas mēs esam, jo Tu mūs esi aicinājis kļūt par Taviem bērniem.
tad nu Kungs savu bērnu vidū pagodinies un svētī savu dzīvo vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mēs jau ievadā lasījām, pieminējām un runājām, ka apostolis Pāvils mums atgādina, jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Un tāpēc arī šajā brīdī gribu kopā ar jums domāt par tādu pārdomu vielu zem virsraksta Dieva bērnu tiesības un pienākumi. Dieva bērnu tiesības un pienākumi. Apostolis Pāvils runā un raksta cilvēkiem, kuri kādreiz bija pagāni, kuri kādreiz Dievu nepazina. Tāpēc viņš arī šeit saka, jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu. Tātad, caur ticību jūs esat kļuvuši par Dieva bērniem. Tur bija arī jūdu ļaudis, kuri bija zem bauslības. Un arī bauslība, mēs zinām, neglāb cilvēku. Bauslība nepadara cilvēku par Dieva bērnu. Bauslība noteica kādas robežas, ko būs darīt, ko nebūs darīt. Un apostols Pāvils sludināja evaņģēliju, un viņi piedzīvoja savā dzīvē pārmaiņas. Gan tie, kuri bija pagāni, gan tie, kuri bija zem bauslības, kuri piekopa bauslību, pasludinot evaņģēliju, dzīvo vēsti, viņi kļuva par Dieva bērniem ar šo īpašo uzrunu labo vēsti. Pāvils pasaka, kā tas notika un ka viņi kļuva par Dieva bērniem un kādas ir bērnu tiesības. Ja mēs domājam par bērnu tiesībām, tad šodien dzīvojam tādā sabiedrībā, kurā ļoti daudz runā par bērnu tiesībām. Runā tur, kur vajadzētu, runā tur, kur nevajadzētu. Runā par bērnu tiesībām, bet nerunā par bērnu pienākumiem. Un tā ir mūsdienu traģēdija, ka šodien visur tikai tiek uzsvērts, bērniem ir tādas un tādas tiesības. Un bērni nezina un nesaprot, ka arī ar tiesību mantošanu viņiem līdzi nāk arī kādi pienākumi. Un tas ir arī ar Dieva bērniem. Ja mēs esam Dieva bērni, tad mēs arī varam runāt par Dieva bērnu tiesībām. Jo raksti mums to atklāja. Par Dieva bērnu tiesībām. Cik pasaulē ir Dieva bērni? Vai to mēs varam uzzināt? Droši vien, ka precīzi neviens nevar pateikt, cik Dieva bērni ir pasaulē. Proti, ja mums būtu iespējams saskaitīt kopā visu ticīgo konfesiju, ja tā var teikt, konfesiju draudzes locekļus, pēc baznīcu grāmatām, pēc baznīcu sarakstiem, pēc baznīcu ruļļiem, tad mēs dabūtu vienu skaitli, kādu īpašu skaitli, bet vai tie visi ir Dieva bērni jautājums? Vai tie, kur ir rakstīti kādos ruļļos, sarakstos vai grāmatās, vai tie visi ir Dieva bērni? To mēs nevaram zināt. Un īstais skaitlis, tas Dieva bērnu skaits ir rakstīts vienīgi Dieva dzīvības grāmatā. Tur gan ir īstais Dieva bērnu skaits. Daži domā, ka tas ir milzīgi liels, daži domā, ka pavisam maz. Kā mēs domājam, to jūs šajā brīdī varat pie sevis
izvērtēt, kā jūs domājat, vai šis skaitlis ir liels vai mazs, bet vienu var pateikt, ka to mēs visi uzzināsim reiz mūžībā, jo tur gan mēs uzzināsim, cik liels ir šo Dieva bērnu skaits. Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām, ka Dieva priekšā ir pulks, ko neviens nevar saskaitīt, kā smiltis jūras malā, ko neviens nevar saskaitīt. Tik liels ir Dieva bērnu pulks, tik liels ir to cilvēku skaits, kur ir ticējuši Jēzum Kristum un kļuvuši par Dieva bērniem. Nevajag domāt, varbūt, ka mūsu ir maz. Un nevajag varbūt satraukties, ka mūsu ir tik maz. Jo mēs zinām, ka arī kādreiz pravietis Elija domāja, ka ir viens pats palicis. Viņš sacīja, un es esmu viens palicis, bet tā taču nebija. Ja mēs tā domājam, tad mēs varam nonākt skumjās, bēdās, dažkārt pat izmisumā. Bet tūkstnesī Elija nebija viens. Viņš gan sacīja, es vienīgais esmu atlicis, bet tā nebija. Dievs parādīja, ka viņam ir daudzi tie, kuri nav zemojušies Bāla priekšā, kuri nav pielūguši elkus, kuri nav gājuši maldu ceļos, ka viņam ir liels skaits. Arī mums visapkārt ir liels Dieva bērnu skaits. Dieva bērni var būt ļoti dažādi. Dieva bērni var būt stipri savā ticībā, Dieva bērni dažkārt ir arī vāji. Dieva bērni var būt lieli, Dieva bērni var būt mazi, jo arī ģimenē taču visi bērni nav vienādi. Ir pieaugušie bērni, ir mazie bērni, ir pavisam zīdaiņi, bet viņi ģimenē ir bērni. Tādi arī mēs esam Dieva ģimenē. Vienam varbūt ir kādas īpašas vajadzības, viens varbūt ir ar kādām īpašām prasībām, un vecāki taču viņu mīl vēl vairāk pievērš uzmanību viņam, jo viņš ir viņu bērns. Kā cilvēks kļūst par Dieva bērnu? Vai cilvēks nav Dieva bērns no dzimšanas? Taču nē. Raksti mums to apliecina, ka nē, jo Dieva bērns nav tad, kad viņš ir piedzimis pasaulē, jo viņš ir padots ļaunai likumībai, viņš ir padots ļauniem kārdinājumiem. Cilvēka dzīvē gan ir tāds laiks, par kuru Jēzus sacīja, kad mēs tur lasām evaņģēlijos, kad Jēzus aicināja bērnus pie sevis, tad viņš saka, tādiem pieder debesu valstība, tādiem. Nevis tiem, bet tādiem, kuri ir kā bērni savā ticībā, paļāvībā, bet tad nāk brīdis, kad cilvēks iziet no šo dievbērnības sajūtas, kad viņš saskaras ar pasauli, saskaras ar grēku, saskaras ar ļaunumu, saskaras ar kārdinājumiem, kuros dažkārt nespēja pastāvēt un noteikti nespēja pastāvēt tik ilgi, kamēr viņš nav savu solījumu devis Kristum, ka viņš ir gatavs sekot viņa pēdās, viņš ir izgājis no dievbērnības piederības. Viņš ir grēcinieks, viņš ir grēkā kritis. Kā cilvēks top par Dieva bērnu, ja mēs jautājam, kā kļūt par bērnu, kurš līdzīgs ir tēvam? Jo bērnam ir tieksmes līdzināties tēvam. Dieva bērnam arī vajadzētu būt tieksmēm līdzināties debesu tēvam. Daudzi šajā dzīvē
nekad nav pie tēva rokas turējušies. Daudziem nav bijusi tāda iespēja. Viņi arī varbūt pat nezin, kā tas ir līdzināties tēvam, tēva īpašībām. Un tomēr mēs lasām, kad pazudušais dēls pārnāca mājās, viņš kļuva par sava tēva dēlu no jauna ar visām tiesībām. Kaut gan viņš bija paņēmis visu savu, ko viņš uzskatīja par savu mantu, tēvs viņam to visu bija devis, viņš aizgāja pasaulē, viņš iekrita grēkā, kārdināšanās un ļaunumā, pazaudēja visu, bet tad, kad viņš atgriezās atpakaļ ar to apziņu un atziņu, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tēvu, un bija gatavs tēvam lūgt pieņem mani par savu kalpu, par vienu no saviem kalpiem, tad tēvs parādīja to mīlestību, ka viņš viņu ņēma atpakaļ, apkampa viņu, svētīja viņu, apģērba un iecēla atkal sava bērna kārtā ar patiesu prieku un mīlestību. Tāda bija pazudušā dēla atgriešanās. Par Dieva bērnu top caur Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu. Un nav cita ceļa, kā kļūt par Dieva bērnu. Mēs nevaram ar labu dzīvi, ar paši sevis veidotu raksturu vai kādām citām labiem darbiem, citām īpašībām mēs nevaram kļūt par Dieva bērniem. Bez Jēzus Kristus žēlastības, bez viņa nopelna, bez viņa krusta nāves mēs nekļūstam par Dieva bērniem. Tātad Jēzus uzņem ikvienu, kurš pie viņa nāk ar lūgšanu, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un par Jēzu mēs lasām, kad viņš, tur Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā 12. pantā saka, tur Jānis saka, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš, tas ir Jēzus, deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tātad, tie, kas tic Jēzus vārdam, tie, kuri tic, kad Jēzus saka, nāc, seko man, tie var kļūt par Dieva bērniem. Ko nozīmē to kungu uzņemt, pieņemt to kungu? Mēs pagājušajā svētdienā jau pieskārāmies šim vārdam, kad mums pat neizprotama ir šī lieta, kad mēs lasām, kad viņš gaida, kad mēs viņu pieņemsim. Viņš gaida, nevis mēs gaida, kad mēs tiksim pieņemti, bet viņš gaida, kad mēs viņu pieņemsim par savu kungu, par savu glābēju, par savu pestītāju. Un tas nozīmē pieņemt Jēzu par savu pestītāju, par savu ceļa vadoni turpmākai dzīvei. Vai Jēzu par savu glābēju un pestītāju mēs visi esam pieņēmuši? Vai mēs varam to tā droši apzināties, ko sākumā lasījām, bet jūs, Jēzu Kristu, atzinuši, pieņēmuši, ticējuši uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Tas ir brīnišķīgs prieks, tā ir brīnišķīga laime, kad caur Jēzu mēs saucamies par Dieva bērniem. Vai mēs nākam ar šādu pārliecību, mums vajag Jēzu Kristu kā vienīgo glābēju savā dzīvē. Kā nāca Matejs, kurš bija pie savas muitas būdas, viņš nāca ļoti
neapdomādams, netērzēdams, kas man būs, ko man tas dos, bet Jēzus sacīja, nāc, seko man, viņš cēlās un gāja. Kā nāca citi mācekļi, šie zvejnieki jūras krastā, kas vēlāk kļuva par viņa mācekļiem. Jēzus gāja un uzrunāja viņus, seko man. Ļoti vienkārši seko man. Un viņiem nebija lielas pārdomas, aizdomāšanās, atrunāšanās, kāpēc es? Nē, mēs lasām, viņi gāja, atsaucās, gāja un kļuva par mācekļiem. Šī nākšana arī citam ir viegla, tā kā mācekļi, kā mēs lasām, citam ir ilgi un grūti pieņemt to, un citam paiet pat visu mūžu, un viņš nav izšķīries un nevar izšķirties, pieņemt Jēzu par glābēju. Un ir cilvēkam pienāk mūža noslēgums, un cilvēks saka, tagad pēdējā brīdī es taisu lēcienu tumsā, jo man nav nekāda cerība, man nav nekāda skaidrība, kas tālāk būs. Viss mūžs ir bijusi izvērtēšana, vai man to vajaga, kas man būs par to, vai man nebūs pretestības kādas, nebūs vajāšanas. Un cilvēks, Kristu nepieņēmis, aiziet mūžīgā pazušanā. Bet kas viņu pieņēma? Tos viņš pasludina par saviem mācekļiem, tos viņš pasludina par saviem bērniem. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Kāda brīnišķīga mācība. Jēzus kādam rakstu mācītājam teica, tu neesi tālu no debesu valstības. Tu neesi tālu no debesu valstības. Esi tuvu, bet neesi iekšā. Vai mums šodien ir tā pārliecība, ka mēs esam Dieva bērni un mēs piederam viņam, un vai šodien vai rīt, ja mums arī būtu jāatstāj šī zemes dzīve, mēs nonākam viņa tuvumā? Vai arī mums varbūt īpaši šajā rītā var šie vārdi atgādināt, tu neesi tālu no Dieva valstības, bet tu vēl neesi šīs valstības pilsonis. Pie sliekšņa, bet ne iekšā. Kādreiz, daudzus gadus atpakaļ, tā laika bīskaps Jānis Tervīts bija pie mums Piltenes draudzē kā runātājs kādā dievkalpojumā, un viņš runāja tieši par šiem vārdiem, ka tu neesi tālu no Dieva valstības. Un pēc dievkalpojuma kāda māsa ar asarām salūza, iznāca priekšā un sacīja, mācītāji, tas ir par mani. Tas ir par mani. Šis vārds mani tā uzrunāja, ka man ir jāpārdomā, vai patiesi es saucoties par Dieva bērnu, vai es esmu ar pārliecību, ka es piederu viņa valstībai. Šis vārds, un esi tālu no Dieva valstības, mani tā uzrunāja. Un no tā brīža viņa arī meklēja ceļu, lai kļūtu tuvāk Dievam, lai piedzīvotu to, ka Dieva vārds atgādina, ka tu esi debesu valstības pilsonis. Tu esi Dieva bērns. Vai starp mums kāds arī tā šajā rītā nejūt? Tad, zini, ir iespēja krist Dieva priekšā ceļos un lūgties, kungs, pieņemi mani par savu bērnu, pieņemi mani par savas valstības pilsoni. Daudzi nāk baznīcā jau no bērnības. No mazām dienām viņi ir tuvu, varētu teikt, viņi ir tuvu. Viņi daudzas lietas zina,
Viņi pārzina šīs lietas, kas notiek baznīcā. Viņi zina, kā jāuzvedas baznīcā. Viņi domā, ar mani viss ir kārtībā. Ar mani viss ir kārtībā. Bet velns arī ir ar tām pašām domām. Un velns arī atgādina viņam. Viss kārtībā. Ko tu vēl pūlies? Ko tu vēl satraucies? Ar tevi viss ir kārtībā. Un tādā veidā daudzi tiek pievilti. Ir cilvēki, kuri saka, es nezinu, es esmu vai neesmu Dieva bērns. Saki, kā tev ir šajā rītā? Vai tu droši vari sacīt, es esmu Dieva bērns, es esmu laimīgs? Apostolis Pāvils raksta vēstulē Romiešiem 8. nodaļā, Vēstule Romiešiem 8. nodaļa, no 14. līdz 16. pantam. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Šīs pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Lūk, gars ir tas, kas pārliecina. Gars ir tas, kas pārliecina, ka mēs piederam Dievam, ja mēs ticam un paļaujamies. Un apostolis saka, jūs visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Vai tev ir Dieva gara vadība dzīvē? Vai tu jūti Dieva gara vadību savā ikdienas dzīvē? Tad tu arī droši sacīt, es arī esmu Dieva bērns. Jo Dieva gars manam garam to apliecina. Ja nu mēs zinām, ka esam Dieva bērni, tad varam runāt arī tālāk par bērnu tiesībām. Par bērnu tiesībām. Kur ir rakstītas Dieva bērnu tiesības? Vai ir kādas grāmatas, kādi kodeksi, kas ir Dieva bērnu tiesības, ir rakstītas šajā grāmatā, Bībelē. Un es domāju, ka visiem mums ir Bībeles, ka mēs varam atrast, ka tur ir mūsu Dieva bērnu tiesības uzrakstītas. To arī atgādina Svētais gars. Jo Svētais gars ir tas, kas pārliecina, kas atgādina šīs lietas. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļa 26. pantā mēs lasām, bet aizstāvis Svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Jēzus saka, Svētais gars, aizstāvis, tas jums visu atgādinās. Ja šodien tavās pārdomās, tavā sirdī ir šī doma par dievbērnības apziņu, tad, zini, Svētais gars ir tas, kas tev to atgādina, kas tevi šādā veidā uzrunā. Dieva bērna tiesības ir ļoti daudzas, un es domāju, ka to nemaz mēs vienā dievkalpojumā nevaram apskatīt, bet varbūt dažas. Kādas tad ir Dieva bērnu tiesības? Kas mums ir kāda tiesības dotas? Pirmais varētu teikt, Dieva bērnu tiesībās ir saņemt Svētā gara dāvanu. Dieva gara dāvanu. Tās ir Dieva bērnu tiesības. Lai gan Svētais gars strādā pie visiem, arī pie vislielākajiem grēciniekiem, tomēr Svētā gara dāvanu saņem tikai Dieva bērni. Tikai tie, kur ir ticējuši viņa vārdam, tikai tie, kur ir pieņēmuši Jēzu kā pestītāju, tie saņem šo Svētā gara dāvanu. Ja cilvēkam ir Dieva gara klātnība, un ja viņš paklausa Dieva garam, tad viņš ir laimīgs. Dieva gars iepriecina, Dieva gars iedrošina, Dieva gars dod padomu, Dieva gars aizstāv,
jo Dieva bērni tiek no Dieva gara vadīti. Cik slikti, ja Dieva bērni to nezina. Ja Dieva bērni piedzīvo bailes par rītdienu, kas būs, kā būs. Ja Dieva bērni nezina, kas ir jādara, lai Dieva gars varētu mācīt un stiprināt, tad mēs neesam savas Dieva bērnu tiesības izmantojuši. Bet Dieva gars atgādina, ka mums ir tādas tiesības saņemt svētā gara dāvanas. Otrā lieta gribētu pieminēt, ka tiesības Dieva bērniem ir tiesības iet caur pēļu vārtiem un iegūt mūžīgo dzīvību. Mūžīgo dzīvību. Iegūt caur pēļu vārtiem. Tuvojieties dzīves noslēgumā, tuvojieties debesu tēvam. Tās ir Dieva bērnu tiesības. Kas var būt lielāks, kā zināt, kad es miršu, un mēs visi mirsim, to mēs zinām, par to neviens nešaubās, kaut arī caur varbūt lielām ciešanām kāds, varbūt arī caur pārbaudījumiem, es iešu godībā. Es iešu godībā. Man ir kā Dieva bērnam tiesības ieiet pēc ciešanām, pēc pārdzīvojumiem, ieiet godībā. Es dzīvošu. Es būšu brīvs no visa, kas mani šeit nomocīja. Tās ir lielas tiesības. Tās ir lielas tiesības, tās pieder tikai Dieva bērniem. Tās pieder tev, ja tu Kristu esi pieņēmis kā glābēju un pestītāju. Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem 1. nodaļā, 23. pantā, un viņš saka, es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu. Tā ir Dieva bērna apliecināšana. Es kāroju atraisīties no šīs zemes dzīves grūtībām, no dažādām lietām, kas saista, un būt kopā ar Kristu. Vai šīs tiesības arī tev ir, un tu apzinies šīs tiesības? Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā mēs varam lasīt no 27. līdz 29. pantam šādus vārdus, ko Jēzus saka. Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Mēs runājam, cik brīnišķīgi ir turēties pie tēva rokas, cik droši bērni jūtas tad, kad viņi ir pie tēva rokas pieķērušies. Bet Jēzus saka, mans tēvs, neviens no viņa rokas neizraus to, kurš ir satvēris tēva roku un kuru tēvs tur savās rokās. Ar šādu pārliecību dzīvojot, nav jābīstās. Nav jābīstās no nāves, nav jābīstās no grūtībām, nav jābīstās arī no ciešanām. Jo caur daudz ciešanām mēs lasām, arī mēs ieiesim godībā. Tā tikai atver vārtus, nāve tikai atver vārtus uz mūžīgo dzīvību. Dieva bērna aiziešanu apraksta arī apostols Pāvils citā vietā, 1. vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā, 54. 56. pants mēs lasām. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību, un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts, nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis. Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslībā. Lūk,
Nāve tiks aprīta dzīvībā. Nāve pārvedīs mūžīgajā dzīvībā. Vai šīs tiesības mēs apzināmies? Vai mēs esam droši? Jā, man pieder šīs tiesības. Un ir tiesības arī tikt audzinātam. Dieva bērnu tiesības ir tikt audzinātam. Audzinātam pēc rakstiem, audzinātam pēc gara. Pāvils brīdina un pamāca korintiešus domāt par to, lai viņi Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši. Varbūt arī mums noder šī Pāvila mācība korintiešiem. Un Pāvils raksta 2. vēstulē korintiešiem 6. nodaļa 1. pants. Mēs, kā līdzstrādnieki, jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši. Velti nebūtu saņēmuši. Dieva žēlastību mēs daudz runājam, ka ir atkal Dieva žēlastība ar jaunu dienu atnākusi. Kā atkal mēs esam viņa žēlastībā uzlūkoti, kad mēs ceļamies veseli, atspirguši un dodamies dienas gaitās. Dieva žēlastību. Bet Pāvils raksta korintiešiem, ka mēs pamācām, lai jūs nebūtu velti Dieva žēlastību velti saņēmuši, lai jūs to novērtētu, lai jūs patiesi atzītu, ka tā ir Dieva žēlastība. Vai mēs esam atzinuši, tā ir Dieva žēlastība, ka es šorīt šeit esmu? Tā ir Dieva žēlastība, ka es esmu no Dieva sargāts, ka es esmu paēdis, apģērbies, ka es esmu ar tādu veselību. Tā ir Dieva žēlastība. Vai par to nepateicoties mēs velti neizmantojam šo žēlastību un sakam, Dieva žēlastība ir ar mums. Par to ir jāpateicās. Dieva mācīšanas un audzināšanas līdzekļi vienmēr nav tie maigākie un tie mīlīgākie. Dieva audzināšanas līdzekļi arī dažreiz ir tādi, par kuriem šodien saka, tā nedrīkst. Vēstule ebrejiem 12. nodaļa 6. pantā mēs lasām, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauž katru bērnu, ko viņš pieņem. Lūk, ko viņš mīl, to viņš pārmāca. Šodien saka, bērniem nedrīkst aizrādīt, bērniem nedrīkst kādu sodu likt, bet Dievs savus bērnus, šeit mēs lasām, tos, ko viņš mīl, tos viņš pārmāca, tos viņš pamāca, tos viņš arī šauš, ja vajadzīgs ir. Bet tā Dievs audzina savus bērnus. Tā Dievs grib audzināt tevi un mani. Ja mēs sakam, mēs kā Dieva bērni, tādas ir tikai dažas Dieva bērnu tiesības. Kā jau sacīju, mēs nevaram visas tās šeit uzskaitīt un pieminēt. Bet šīs 3 lietas, ko minēju, saņemt Dieva gara dāvanu, ieiet caur pērļu vārtiem un iegūt mūžīgo dzīvību, un tikt audzinātiem ir tavas un manas tiesības, ja mēs esam Dieva bērni. Vai izmantosim Dieva bērnu tiesības? Vai atcerēsimies, ka mums ir tādas tiesības dotas un sekosim tam, kā gars un ko gars grib mācīt mums? Bet tad vēl ļoti īsi pieskarsimies pie Dieva bērnu pienākumiem, un arī tie ir ļoti daudz šeit Bībelē aprakstīti. Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļa 10. pantā mēs lasām, Lūkas 17.10. Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsiet izpildījuši, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Tātad visu, ko mēs savā ticībā būsim darījuši, un kad būsim izpildījuši to, kas mums ir, tad mums ir atziņa, mēs esam bijuši tikai
Tie, kuri darījuši tas, kas ir mūsu pienākums, neko vairāk. Vai mēs savu pienākumu izpildām? Pirmajā vēstulē korintiešiem 7. nodaļā tīri tādas cilvēcīgas lietas mēs varam pieminēt kā pienākumu, proti. Pirmā vēstule korintiešiem 7. nodaļa 3. pants. Mēs lasām: vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Mums ikdienas dzīvē ir tādi pienākumi, ko Dieva vārds saka, lai izpilda savu pienākumu. Vai mēs godprātīgi to izpildām? Dievs prasa no mums, tā ir mūsu atbildība. Tās nav tikai tiesību izmantošana, bet tas ir mūsu pienākumu pildīšana. Apostols Pēteris raksta 2. vēstulē, 1. nodaļa, 13. pants, un Pēteris raksta: jo kamēr esmu šī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Pēteris uzskata, ka viņam ir pienākums cilvēkiem atgādināt šīs lietas. Tev un man mums arī ir pienākums atgādināt šīs lietas, ka tie, kas Dievu pieņem, tiem ir vara kļūt par Dieva bērniem, tie manto Dieva bērnu tiesības, bet tai pašā laikā arī uzņemas pienākumus, kurus Dievs gaida, ka mēs izpildīsim. Kādas ir šā rīta pārdomas mums, ja mēs domājam, ka mēs esam Dieva bērni, mums ir tiesības, un neuzskatām tā, kā šodien sabiedrība uzskata, nekādi pienākumi. Ir tikai tiesības. Nē, tev ir tiesības kā Dieva bērnam, bet tev ir arī pienākums. Pienākums pret savu līdzcilvēku, pienākums pret saviem tuviniekiem, pienākums arī pret Dievu. Par visu esiet pateicīgi. Arī tas ir pienākums, par visu saņemto pateikties. Lai Dievs dod, ka šajā rītā, domājot gan par tiesībām, gan par pienākumiem, mēs aizdomājamies līdz savai dzīvei, kā tas ir manā dzīvē, cik es izmantoju tiesības un cik es pildu pienākumus, ko Dievs no manis prasa un gaida. Pārbaudi, izvērtē un pieņem savu lēmumu. Šodien tu vari pieņemt lēmumu kļūt par Dieva bērnu ar visām tiesībām un ar visiem pienākumiem. Lai Dievs tev uz to palīdz. Āmen.
Sirdī priecīgu dziesmu viņš dod, un nevar būt tik drūma diena, kad mūsu sirdīs Dieva brīnišķīgā gaisma, Dieva brīnišķīgā saule nevarētu iespīdēt un visas ēnas kliedēt arī mūsu dzīvē. Lai piepildītos mūsu dzīvē arī viņa žēlastība un ar savām dievbērna tiesībām mēs varētu dzīvot un pildīt pienākumus, ko no mums prasa. Mums atkal un atkal jānāk Dievu priekšā lūgšanā, un to darīsim arī šobrīd. Lūgsim Dievu. Mīļais debes Tēvs, cik labi ir, kad mēs varam apzināties, ka mēs Tevi uzrunājam kā Tēvu. Mēs varam pie Tevis nākt jebkurā brīdī, jebkurā vietā, laikā, un piesaukt Tevi, mīļais debesu Tēvs. Jo Tu esi to apsolījis, ka kas pie Tevis nāk, to Tu neatstumsi un neatraidīsi. Kas pie Tevis nāk, to Tu iepriecināsi. Un tik daudzi mēs esam to piedzīvojuši, ka nākot pie Tevis, mēs iegūstam jaunu spēku, mēs iegūstam ticību un pārliecību, mēs kļūstam laimīgāki un dzīvespriecīgāki par to, ka mums ir tāds Tēvs, kurš visas lietas zina. Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev arī par Jēzu Kristu, Tavu vienpiedzimušo dēlu, kuru Tu sūtīji pasaulē, lai viņš nāktu meklēt un glābt pazudušo. Un mums Tu devi katram iespēju, un arī šodien dod iespēju pieņemt šo glābšanu un pestīšanu. Ne tāpēc, ka Tu to gribētu, lai mēs ar bez ierunām, bet lai mēs izvērtējot, saprastu, ka bez Tevis glābšanas mums nav. Tad, Kungs, palīdzi, ka mēs ik viens būtu Tevi pieņēmuši, ka ik viens mēs būtu Tevi lūguši un ka mēs būtu dzirdējuši to brīnišķīgo vārdu: mans dēls, mana meita, Tev tavi grēki piedoti. Arī mēs šodien gribam nākt pie svētā vakarēdienā, pieminēt mūsu Kunga ciešanas, nāvi, augšām celšanos. Un arī šeit mēs nāksim un lūgsim: Kungs, esi Tu žēlīgs. Ieskaties manā sirdī, dvēselē un ļauj no jauna piedzīvot pieskārienu, Tavu gara svaidījumu savai dvēselē. Kungs, es lūdzos, lai ik viens mēs būtu šajā rītā pārdomu priekšā, cik mēs esam izmantojuši kā dievbērni savas tiesības. Vai mēs esam ļāvušies, lai mūs mācītu Tavs gars? Vai mēs esam ļāvušies, lai mēs saņemam šīs gara dāvanas? Vai mēs esam mācījušies un lūguši, lai Tu mūs vadītu un caur savu garu uzrunātu, vedot cauri dažādiem pārbaudījumiem? Kungs, ierunā mūsu sirdīs, mūsu domās savu vārdu kā pārliecību, ka mums to vajaga, un vajaga to šodien, un vajaga to šajā brīdī. Atzīt savus grēkus, nožēlot, piedošanu izlūgties un aiziet kā apžēlotiem grēciniekiem. Par visu mēs Tev slavējam, dodam godu un pateicamies mūsu trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Ja domājam par turpmāko kā Dieva žēlastības laiku, kuru Dievs ļauj mums piedzīvot, tad mēs domājam par iespējām, kaut mēs varētu visas šīs iespējas mums piedāvātās izmantot savai svētībai. Tāda iespēja, ja dzīvosim, ir turpmākajā nedēļā
Ceturtdienas vakarā 7:00 nedēļas dievkalpojums, lūkšanas dievkalpojums mazajā zālītē. Ik viens mēs varam nākt, lūgt, piedzīvot, pateikties, slavēt ceturtdienās 7:00. Nākošajā svētdienā 11:00 ir dievkalpojums šeit dievnamā. Nāksim paši, aicināsim citus, atgādināsim, ka žēlastības laikā iespējas izmantot ir katram, un tas ir svarīgi, kā mēs šo laiku izmantojam. Nākošajā svētdienā 11:00 dievkalpojums. Tad vēl pēc dievkalpojumā svētais vakarēdienas draudzē, un tika ziņots un izziņots bija, ka šodien mēs turām draudzes pilnsapulci, bet mēs zinām, ka draudzes pilnsapulce var notikt ar dažādiem lēmumiem, kuri jāpieņem tikai tad, ja no draudzes locekļu skaita vismaz trešdaļa ir klātesošie. Skatoties pāri, skatos, ka mums atkal šodien jāsaka žēl, bet kvoruma dēļ mēs nevaram šodien sapulci noturēt. Jo mums vajadzētu vismaz 90 cilvēkiem būt klātesošiem, lai noturētu draudzes pilnsapulci. Un tāpēc, kāpēc mūsu nolikuma tas ir paredzēts, tad nākošo termiņu mēs noliekam mēneša laikā, un tas varētu būt mēneša beigās pēdējā svētdienā, 25. februāris. Tad gan mums nolikums to atļauj no klātesošā skaita, cik ir tiesīgi noturēt pilnsapulci, pieņemt arī lēmumus ar balsošanu, kas ir paredzēti. Bet šodien, skatoties pāri, es redzu, ka mēs ne tuvu 80 nav, kur vēl, ko tad? Nu jā, te vēl arī daži nav draudzes locekļi. Nu tā kā mēs varam teikt žēl, bet mums jāatliek draudzes pilnsapulce uz 25. februārī. Tad gan nāksim paši, aicināsim arī citus, lai nebūtu tā, ka kādi lēmumi pieņemti un pēc tam saka, es jau nebiju klāt, es nezinu. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs arī šo pienākumu izpildītu kā pienākumu, arī būt kopā tad, kad draudze spriež kādas lietas, kas ir pārunājamas. Bet tagad vēl dziesma, un pēc dziesmas mēs nāksim pie svētā vakarēdienā, baudīsim to mūsu kunga piemiņai. Viņu